šis ir Tēvent un Gama podcasts par aktuālo mūzikā. Jauna diena un jauna sērija, un šodien mēs runāsim par to, vai mūziķi apzināti veido savu zīmolu vai vienkārši paļaujas uz radošo veiksmi. Kā mūziķim atrast savu unikālo identitāti un kā izdzīvot mūsdienu digitālajā troksmī. Un kā galu galā izveidot attiecības ar auditoriju, kas patiešām strādā ilgtermiņā. Sarunā pieskārsimies arī tam, kā mākslinieka tēls saskan ar valsts tēlu un kā abi šie virzieni var viens otru iedvesmot vai izaicināt. Par to visu šodien runāsim kopā ar zīmolvedības ekspertiem, reklāmas jomas profesionāļiem un galu galā mūzikas nozares pārstāvjiem. Mans vārds ir Krista Garānča, man līdzās Toms Streibergs. Esiet sveicināti! Un mūsu sarunas pirmie divi viesi būs īsteni profesionāļi katrs savā nozarē. Mums ir prieks šeit Gamas studijā sveikt Andri Rubīnu. Andris ir lielākās Baltijas radošās aģentūras Magic direktors, vai labāk teikt vadītājs. Kā vēlies, Tom? No pirmdienas līdz trešdienai direktors, un no trešdienas līdz... Dažkārt vienkārši šoferis, kas nogādā komandu notikumu vietā. Ja. Bet jā, vadu aģentūru pēdējos 20 gadus tā nu ir sanācis. Un Gustavo, cilvēks, leģenda, skaļi vārdi, bet ja mēs padomātu, visas iespējas, lai tas tiešām tā arī būtu, ņemot vērā aizvadītos gadus mūzikā, tautas pulcēšanā, kā tu pieminēji arī par valsts nozīmīgumu šajā kontekstā. Sveiks, Gustavo. Čau. Pie tevis varbūt mēs arī apstāsimies sākumā. Apstāsimies pie manis. Ļoti ideja. Jā, proti, runājot par zīmolu, kā par arī mūziķa darbības sastāvdaļu. Es jau pieminēju tavu pieredzi, kas ir mērāma gadu desmitos. Savā ziņā viens zīmols jau bija grupa Fact, tad nākamais zīmols Gustavo, tad vēl viens Arstra Ruls Mirus. Vai tu, teiksim, paskatoties tādā pagātnes klājumā, redzi to savu darbību vispirms kā izpildītāju māksliniekam, kurš pēc tam ierauga, ka te ir jāiedarbina arī zīmols, vai tas notika simultāni, tā kā uzreiz kopā? Protams, viss atkarīgs no tā, cik daudz tu kurā no šiem periodiem zināji, prati, tādā ziņā. Ņemot vērā faktu, ka tad, kad mēs uzsākām savas muzikālās gaitas ar draugiem, kolēģiem grupā Fact, kopā ar Ozolu un Čižiku un Jānu Kalniņu, mums tolaik bija 17 gadi, vidēji. Kādam bija 16, kādam 17, kā tur Čižiks laikam bija vecākais no mums. Un tad tas viss bija ļoti intuitīvi. Katram bija savi kaut kādi zināšanu fragmenti, un tad mēs viņus liekot kopā vienkārši mēģinājām nesastrīdēties procesā, kas mums nevienmēr izdevās. Un līdz ar to tur katrs pilnīgi randoma meta iekšā idejas, un tad tas viss kaut kā veidojās. Un man liekas, manā, cik es atceros tādā pieredzē, jau tāda apzinātāks darbs pie tā, kā pie zīmola, viņš vairāk kārt tā uzplaiksnīja kā aktualitāte. Iespējams, Gustavo pašā sākumā, tad, kad tika uzsākts solo projekts, un krietni nopietnāk jau es tam pievērsos, tad, kad sākās projekts Arstra Ruls Mirus, kad es to alter ego pieslēdzu klāt. Bet tavā izpratnē zīmols, tas ir imidžs, tas ir stils, vai tas ir varbūt viss kopā, kā tu to sev definē? Es domāju, ka, protams, ka tas ir kopums, visa kopums. Manā galvā gan laikam, ja mēs runājam par tādu zīmolu, mūzika jau pati pa sevi ir kaut kāda tāda raksturīga iezīme, kas to stilu un kaut kādu komunikācijas veidu tā ievirza. Bet beigās tā ir tā vizuālā puse, man liekas, kas ir baigi nozīmīga. Asociatīvi man kaut kā vairāk, ja mēs runājam par zīmolu, tad iet tas uzreiz priekšplānā. Protams, kopējā komunikācija, parādīšanās arī publiskajā telpā un tas, kas paliek
kādu darbības fragmentu tajā publiskā telpā pēc tam paliek, uz kuriem var atskatīties, un tad izveidojas tas kopskats. Andri, ir šis populārais teiciens, ka cilvēks ir sociāls dzīvnieks, un domājot par zīmoliem, te arī ir svarīga tā cilvēka vēlme kaut kam piederēt, ar kaut ko asociēties, atrast kaut kādu savu burbuli, dot par sevi zināt, ka, hei, es esmu, piemēram, vai nu no gammas, vai arī šie te arī dažādi simboli, kas par to liecina. Kā tu savā profesionālajā darbībā redzi šo te aspektu par to piederību, ka es gribu asociēties ar to un to, lai citi to redz? Tas ir tas, par ko visi uzņēmumi, zīmoli gan sapņo, gan mērķiecīgi uz to strādā. Respektīvi izveidot to savu fanu loku, kas mūziķiem ir tāda pašsaprotama dabiska lieta. Tu sāc ar tiem saviem 10 faniem, tad tu jau ties līdz Palladiumam, tad tu jau sapņo par arēnu. Tas ir tas, kā tu dabiski audzē ar gadiem, ar meistarību, ar kaut kādu jaunu saturu vai labi pārpakotu vecu saturu. Un zīmoli būtībā cenšas izdarīt to pašu, jo liela uzņēmuma var nopirkt auditoriju, bet viņu ir ļoti maz. Arī tā iespēja nopirkt auditoriju, kas ir vienkārši liela mēdīju kampaņa, paliek arvien izaicinošāk, jo cilvēki, sevišķi jaunā paudze, ir veiksmīgi iemācījušies lietot platformas, kuras ir vai nu brīvas no reklāmas vispār, vai kurās viņi tur meistarīgi viņas neredz atslēdz. Respektīvi, patiesībā es teiktu, ka mūsdienās zīmoliem ir diezgan daudz ko pamācīties no mūziķiem. Tajā ziņā tieši kā to darbu darīt pamazām, organiski un nemitīgi tieši domājot par to nevis kā es varbūt vienkārši tikšu uzreiz pie tiem 10 000, bet kā es darīšu kaut ko tik labi un no sirds domājot vairāk par to savu lietu un to, kas ir svarīgs tiem maniem esošiem faniem, nevis vienkārši tā merkantīli, Excelī meklējot kaut kādus tur parametrus, kas man vēl trūkst. Ja? Jo būtībā mūziķi, manuprāt, ir tagad tā moderna visiem ir tie content creatori, ja? Tā kā satura radītā influenceri. Es teiktu, ka mūziķi, tas ir tā kā viņu, Gustavo ir bijis content creators no tādiem 17 gadiem, kad viņš uzstājās arī mūsu aģentūras viengadu jubilejā ar grupu Fact. Atskatoties šīm bildēm, man vienmēr ir silts sajūts. Un tad, protams, bija arī Jādeša čipsu virpuļu reklāma, kur droši vien daudz arī atcerās. Arī, manuprāt, joprojām viena no ikoniskākajām reklāmām, kur šis jaunietis, kur vēl nepazina kā Gustavo, bet kurš jau kļuva ar to savu brīnišķīgo personību par kaut ko vairāk nekā tikai cilvēku no rajona vai Rīgas. Bet atgriežoties, zīmoliem ir svarīgi veidot tās savas fanu grupas, jo tie cilvēki, kuri tad tevi ne tikai izvēlās, kas ir tā biznesa puse, bet patiesībā tie cilvēki, kas ar to tavu atribūtiku, ar tavu merču, taviem krekliem iet uz festivāliem un to tavu labo ideju izplat tālāk. Ja? Un tāpēc tā fanu vērtība ir ārkārtīgi liela, tāpēc mēs arī veidojam šos te mīlētāko zīmolu topu, kur būtībā tas rezultāts, kas topā tiek nomērīts, tie būtībā cik ir fani pret visu sabiedrību kopumā. Ja? Un tad tie augstāk novērtētie zīmoli tiem, kuriem ir izdevies tad šo fanu grupu pārvērst no tiem dažiem desmitiem, ar ko visi sāk, līdz miljoniem, un bieži vien tas, protams, skar arī citas valstis, par ko mēs iespējams vēl parunāsim. Vai es atbildēju uz to jautājumu? Es vairs neatceros, kāds bija jautājums. Tā ir labā ziņa, ka tu atbildēji, ja tu neatceries vairs. Bet varbūt off-topikā par to mūziku, vai jums šogad ir, ņemot 25. gadu, jums ir kaut kāds jau zināms tie populārākie, iecienītākie zīmoli? Kas ir top 3? Es nezinu, tā tieši šīs dienas tēma. Jā, mēs reiz gadā nomēram. Mums ir tāds milzīgs pētījums, kur Latvijā un visā Baltijā 3000 iedzīvotāji ar savu to viedokli nobalso par to, kuri viņuprāt ir mīlē, kurus viņi nākamreiz noteikti izvēlēsies, un tas ir viņu iecienītākais. Un tad ir visādi vērtējumi arī, kuri cilvēcīgi, zaļi, tur visādi parametri. Ja?
Tur pa augšgalu, tur, jā, kuļās Svetbankas un Omnivas un Kārumi un Maderas. Un, protams, viņi patiešām ir mētiecīgi uz to strādājuši, lai viņi, kā lai saka, neasociētos tikai ar uzņēmējiem, kas mēģina mums kaut ko pārdot un uz mūsu rēķinu nopelnīt. Bet uzņēmumi, kas patiešām ir gana daudz arī darījuši lietas, kur mēs sakam, jā, šis ir forši, šo es novērtēju, šis trāpa tajā, kas man šķiet ir svarīgi man vai valstī. Es tieši par šo gribēju prasīt, jo man liekas, ka tomēr tas ir, tas nāk ar laiku, tā uzticamība un tas vērtējums, ka jā, es šo akceptēju, šis man patīk. Domājot arī par mūziku, kā tev šķiet, vai tas zīmols, vai tev tā kā ir jābūt konsekventam tajā, vai tomēr tu drīksti arī mainīties, lai veidotos tā uzticība? Un, jā. Mana devīze jau kopš seniem laikiem ir tā, ka tām izmaiņām ir obligāti jābūt. Jo man liekas, ka tiklīdz ir kaut kādi tādi rāmji uzlikti un ir savs ceļš atrasts, es to kaut kā iekšēji pats kā autors tulkoju kā dīkstāvi. Un bieži vien man tas tā asociējās un gribās no tās dīkstāves kaut kur izkāpt ārā un vēl vairāk izkāpt ārā no kaut kāda plauktiņa, kurā auditorija bieži vien mēdz ielikt. Un nevis tāpēc, ka tas ir kaut kāds apzināts solis, bet tāpēc, ka tā ir vienkāršāka. Saprot, šis asociējās ar šo, un tam ir vieta šajā plauktiņā manā dzīvē. Un tad pēc tam tā atgriezniskā saite var darboties uz zīmola veidotājiem, uz autoriem tādā veidā, ka saprot, ok, tā tad mana vieta ir šeit. Un patiesībā man liekas, ka tā vieta var būt jebkur, kur ir interesanti, kur ir kaut kādi iekšēji izaicinājumi. Un tad tas uzdevums ir visu laiku pameklēt. Un skaidrs, ka tur ik pa laikam var bišķīt aiziet pa sarkaniem karogiem, pa kaut kādām zonām. Tas vienmēr ir risks. Un kaut kādā ziņā tas arī ir interesanti, man liekas. Un tas arī ir kaut kāds devums citiem, kuri pēc tam var skatīties un teikt, jā, es tur neietu. Tik sarežģīts nosaukums mēs neizvēlēsimies. Neizvēlēsimies, jā. 5 zilbi vārdi Latvijā neaiziet. To mēs uzzinām jau vēlāk. Ārsta Žulsmīrs, redz, es pat arī nevaru izrunāt, vai ne? Es arī nevaru izrunāt, tas ir normāli. Andri, tev kā uzņēmēja darbības vidas pārstāvim, kā tu redzi jauno speciālistu sagatavotību? Proti, kāda ir izglītība, kas var sagatavot, piemēram, potenciāli kādu Magic darbinieku, kurš strādātu ar zīmola jautājumiem, kur tu redzi to izglītības augsni, ka mums nāk jauni cilvēki ar interesantām stratēģijām, ar labām spējām? Redz, jā, tās radošās industrijas un reklāma ir tā joma, ko ir diezgan sarežģīti iemācīt. Un tur drīzāk tā problēma, kad ja cilvēki aiziet uz nepareizajām skolām un augstskolām, viņiem izsit ārā drusku to radošumu un iemāca kaut kādas pārāk kaut kādas tos likumus, un tad latvietis tāds teicamnieks, viņš pēc tam pie viņiem turās un ievēro. Un tā problēma, ja visi šos likumus ievēro, tad gan fotografijā, gan mākslā, gan reklāmā, gan mūzikā, tu principā nokļūst tādā teritorijā, kurā ir pārāk daudz un pārāk līdzīgi, un tādā televīzijas formātā trāpi. Ja? Tāpēc kaut kādā ziņā, protams, ir kaut kādi pamati, ko ir jāzina. Un ir, protams, vairākās augšskolās ir šie padziļinātie reklāmas kursi. Mums ir brīnišķīga Latvijas ārdirektoru kluba izveidota skola, kas reizi pusgadā 20-30 cilvēkus izrauj cauri visiem Latvijas talantīgākajiem reklāmistiem, kas katrs iedod kaut kādu savu to pienesumu un arī pastrādā šo jauniešu grupu. Tie jaunieši ir no 18 līdz 70 gadu vecumam.
Mēs varam arī vēl. Mēs tiešām varam. Tā kā sevišķi mūsdienās, kur tā iespēja būtībā mainīt profesijas, ir ne tikai laba ideja, bet īstenībā mēs visi tur drīz nonāksim. Es negribu tā baigi sabiedēt, bet es te tikko vienā konferencē bija statistika, kad prognoze, ka pēc 5 gadiem 90% no mums tiks aizvietoti ar AI visādiem tur rīkiem un tā. Bet atgriežoties, būtībā, tas, kas ir svarīgi, kad cilvēki izprot varbūt to, kas ir šie likumi, kas ir varbūt kaut kādi strateģiski svarīgi aspekti, kas jāņem vērā, bet vienlaikus atcerās to, ka tu vari sasniegt labs rezultāts tikai izdarot kaut ko vēl nebijušu, kaut ko jaunu. Un tā ir tā sarežģītākā lieta mūsu nozarē, jo klienti, tas klasiskais tas komentārs atnes mums kaut ko jaunu, jo viņi grib, vārdos viņi grib jaunas lietas. Atnes mums kaut ko jaunu, bet pievieno 3 piemērus, kur tas ir veiksmīgi ticis realizēts jau. Ja? Kur acīm redzama iebūvēta šizofrēnija, kur ir diezgan, tā teikt, grūti. Līdz ar ko tas, ko Gustavo un lieliski darīs, ir tiešām spītīgi meklēt jaunus ceļus un tur, tā teikt, nedarīt to pašu. Mēs reklāmā to saucam par Davida Bovija stratēģiju. Tas termins, kur tu no vienas puses tu nepazaudē to savu dziļāko kodolu un personību, bet tu spēj mainīties tik negaidīti un tik neparasti, ka tā interese par tevi nezūd arī pēc 10, 20, cik kurš tā teikt izvelk gadiem. Ja? Bet tas ir sarežģīti. Tas ir sarežģīti, jo saku, kopumā uzņēmumi grib būt radoši, inovatīvi, bet vienlaikus viņi grib sarēķināt ļoti precīzi, kāds būs tas rezultāts. Ja? Un ja pat mums ļoti pieredzējušiem cilvēkiem ir grūti apmierināt šo vajadzību, tad, protams, tādiem jaunajiem, kas ienāk nozarē, bet kāpēc viņi ir ārkārtīgi svarīgi, kāpēc vajag jauniešus aģentūrās un reklāmā, ka viņi kādreiz tic tam, viņiem ir tas naivums un tā, viņiem nav tā, liksim, tā pieredze, ka pirms 10 gadiem šitais neaizgāja vai šito atmet atpakaļ. Ja? Un tāpēc tas līdzsvars starp tādu pieredzi un tiem jaunajiem, naivajiem dulējiem, kas redz arī drusku savādāk pasauli, ir tas, kas ir svarīgi. Tāpēc, bet, principā, reklāma ir jāmācās darot. Tas ir viens no tiem arodiem, es nezinu, līdzīgi kā piloti vai, nezinu, kalēji, kad, man liekas, tev skolā var iemācīt tik, cik var iemācīt, un tad tu dari un kļūst par meistaru. Man patika tavs piemērs par to, ka par to skolā, ka daudz lietas nevar iemācīt skolā. Man liekas, arī tie mūziķi, kas nav gājuši mūzikas skolā, patiesībā ir daudz, es negribu lietot vārdu veiksmīgāk, tas ir tā, bet viņi pieiet lietām radošāk. Tur ir dažādi, es tā teikšu. Man liekas, ir sarežģīti tā vispārināt. Skaidrs, ka ir tie mūziķi, kas nav mācījušies mūzikas skolā, kuri iet to ceļu, kaut kādu eksperimentu ceļu, bet viņi tāpat laikā arī var nonākt pie kaut kādām klišējām, kuras viņi nezina. Tāpēc, ka viņi nepārzina to struktūru, viņam liekas, šī ir ģeniāla ideja. Tas arī pasaules mūzikā ir bijis, kur, piemēram, Kanye Wests kaut kur teica, es kaut ko uztaisīju tādu, ko neviens neuztaisīs. Viņam saka, kur ir vesels apakšžanrs. Viņi jau gadiem kaut ko tādu dara, tu vienkārši par to nezināji. Tā, ja. Piedošana, es nezinu, kāds bija jautājums, bet man likās ļoti labs piemērs bija par to Davidu Boviju, un es arī tā domāju, man šobrīd nav tādas informācijas neuzpeld, kā viņa izmaiņas tolaik tika interpretētas no auditorijas skatu punkta. Bet atskatoties, var, apmēram tā kā Prāta vētra, kas pēkšņi izdeva albumu Gustavo, bija, protams, milzīgs sašutums no tiem cilvēkiem, kas gaida to, ko viņi gaida. Tu gribi vienkārši melodisku, skaistu,
Kaupera izdziedātu dziesmu. Ja? Jā. Tad pēkšņi ir kaut kāds tur velns, viņi zina, kas tas vispār ir. Ja? Un tur neskapēc ir pēkšņi rogas sitamā partija, viss pagriezts skaļāk. Ja? Tā realitāte tāda, ka pēc kaut kāda nogriežņa, ja, atskatoties, liekas, tas bija kolosāli, ka tas bija un ka tas noteikti atnesa jaunu elpu grupai, pievienoja jaunu auditoriju grupai. Pati grupa, kā lai saka, iemācījās caur šādām pieredzēm kaut ko, kas bija svarīgi. Un tagad, tā teikt, lielkoncertā Mežaparkā, kā tev šķiet, vai ir šīs dziesmas iekļautas? Ir. Nu, kopš 2008. gada katru gadu tur nekrīt. Tad, kad tas notiek, kāpēc īpaši lieli uzņēmumi vai zīmoli baidās šo darīt? Tāpēc, kad ir negācija. Kas tas tāds ir? Kur ir vecais labais Gustiņš? Ja? Kur ir Tobasko? Ja? Skaties, tas, ko es gribēju pateikt arī ar Davidu Boviju, ja mēs atskatāmies, tad varētu interpretēt, ka viņa zīmols ir būtībā sevis un visu laiku jaunu meklējumi. Un tas arī ir viņa zīmola ceļš. Tas nav tā, ka viņa zīmols visu laiku kaut kā sevi lauž. Tā būtība ir tāda, ka tie ir tādi sevis meklējumi. Ka nav tā, ka tu esi izdevis kaut kādu pirmo dziesmu vai pirmo sēriju un pateicis, ok, šis tā tad arī būs mans celiņš, pa kuru es turpmāk skriešu. Bet viņš arī nezina, vai šis bija tas labākais. Varbūt, ja es pamēģinātu šādi, būtu interesantāk un vēl labāk, un tad tas viss apvienojās. Domājot par mūziku, arī kā sastāvdaļu no vairākām vienībām, tev ir cilvēki, ar kuriem tu strādā studijā, ir cilvēki, ar kuriem tu strādā veidojot Mežaparkā. Mežaparku. Un vai ir arī cilvēki, kas strādā ar zīmolu, ar tavu kā mūziķis? Jā, ir bijuši savulaik. Es tāpēc atsaucos tieši uz Arsta Rulsmirus, tā kā periodu, kad tas tika aizsākts. Tad es biju pieaicinājis arī zīmola speciālistu, ar kuru mēs izveidojām tādu, ko sauc par zīmola grāmatu, kur būtu gan krāsas, gan kaut kāda visa tā paleta, kādi fonti un kā tas sakārtojās kompozīcijās, vairāk tieši par to vizuālo tēlu. Šobrīd kaut kas arī top, pagaidām es nestāstīšu par to, bet to varēs diezgan drīz nākamgad jau redzēt rezultātu, un tad mēs varēsim parunāt, kā tas tapa. Un cik lielu tirgus izpēti tu veici, tad, kad tu izvēlējies? Mums ir maza valsts, arī maza izpēti ir jāveic. Bet zini kā, es nekad neesmu bāzējis savu radošo darbību vispār uz jebkādu tirgus izpēti. Tas nav mans celiņš. Normāli. Man būtu interesanti parunāt un vienkārši padiskutēt arī, ja jūs uziesiet kādus mūziķus, kuri ir veikuši kādreiz, kuri strādā ar savu mūziku pēc tirgus izpētes. Tas iespējams ir ļoti būtiski kaut kur. Man tāda sajūta ir ārpus mūzikas. Es neesmu drošs, ka mūzikā daudz tā pieiet. Bet varbūt. Es domāju, ka tā izpēta var būt tajā, ka tu vari secināt varbūt kaut kādus segmentus, auditorijas, demogrāfiskus, kur tu varbūt vienkārši līdz šim kaut kā neesi vai tik labi pārstāvēts, vai kur tu gribētu vairāk, jaunus klausītājus, gados jaunus, es domāju, vai tur, tu redzi, ka tev ir tur tikai džeki nāk uz koncertiem, tad varbūt tur, ar domu, ka tādā līmenī, bet es arī diezgan ticu tam, ka tu pētījumos neatradīsi, ko tev darīt tālāk. Tieši tā. Ka tā ir tā bīstamā teritorija, kur tu vari kļūt par kaut ko ļoti paredzamu un tādu garlaicīgu. Viena no, bet tu vari ieraudzīt, kaut vai arī, tā doma, ka, ja tu gribi, Igaunijā, Lietuvā, būvēt tu savu zīmolu, tad tā ir tāda arī strateģiski mētiecīga lieta. Viņa visdrīzāk nenotiks tā vienkārši pati no sevis. Tu no rīta pamodies, Igaunijā mani tagad rekur, gatavs es esmu. Noteikti. Tāda līmeņa droši vien tāda. Un vēl ko es zinu, ka tā klausīšanās komentāros, ar to neaizraujoties, bet ja tavi fani no sirds, kā lai saka, dod feedbacku, komentāros, nezinu, cik bieži lasi, bet, un kas nav vienkārši tur baigi forši vai riebies, bet tiešām, kas iedod, domāju, no tā var, to varbūt tu nesaukt par pētījumu, bet tas var iedot kaut kādu, bišķiņu to tādu virziena sajūtu, ko varbūt tiešām vērts pamēģināt.
Vai pie kā atgriezties? Ja? Iespējams, es varu no savas pieredzes. Es esmu lasījis komentārus, un no savas pieredzes esmu nonācis līdz tam, ka tas, ko tu saki par tādu nopietnu izvērstu komentāru, ka tas ir kaut kāds 0,0001%, un pēc tam no tā 0,001% izdarīt kaut kāds secinājums ir ļoti sarežģīti. Jo 99, ja ne vairāk procenti par to, tur aiz komata vēl kaut kāds cipari, mūsdienās jau ir rīkšķīši, uguntiņas un vēl kaut kas tāds vai kaut kāds vemjošas galviņas, un tad tu vari tur domāt, kas aiz tā visa stāva apakšā. Ja, 6, 7. Jā. Nē. How do you do, fellow kids? Tu vedini uz algoritmu pasauli nedaudz, jo man ir viens jautājums vēl droši vien reklāmas speciālistam, bet droši vien arī es tavu viedokli gribēšu dzirdēt. Nē. Algoritmu laikmets, šie te trendi, vai bez tiem var mūsdienās? Var. Es domāju, ka ja tu, kā lai saka, vienkārši no sirds dari savu lietu, dari labi, es domāju, joprojām tev būs tas tavs fanu loks un tavs pircēja loks. Bet, protams, ir grēks neizmantot, kā lai saka, šīs iespējas, ka tu tiešām redzi, gandrīz vai dzīvajā, kuras lietas vairāk strādā, kuras mazāk. Kaut vai tik daudz, ka, ja tu esi ielicis pēdējā gadu laikā publicējis saturu, un tad tā ik pa laikam tos wrap-upus uztaisīt priekš sevis vai priekš zīmola, ir vērtīgi. Kaut vai redzēt, kurš ir klausītākais, kurā ir visvairāk komentāru, kurā tu acīm redzot bieliec atstājis kaut ko tādu, kas radīja berzi un kas atkal, un kā mēs zinām, algoritmiem patīk daudz komentāru. Tad tajā brīdī tu vari nemaksāt vairs naudu, lai šo video redzētu, viņš pats kļūst pietiekami redzams ļoti plaši auditorija. Un tādā ziņā ir baigi bīstami kļūt par tādu algoritmu vergu, kur tu faktiski radi kaut ko balstoties tikai uz šo. Tad mēs atgriežamies pie tā, ka tu pārāk sarēķini, tas vairs nelido vienkārši. Tur tu mēģini kaut kā, tur tas šitien, tad pirmajās sekundēs tā tad ir jābūt kaut kādam, tur kaut kas jānogalina vai kaut kā tur jākrīt cilvēkam. Autoram jābūt sarkanam, jo vienā pētījumā tur bija tā, kad sarkanie, cilvēki labāk pamana. Un saku, ļoti ātri tu iekļūst tajā, kad līdzīgi dati ir visiem, un tu kļūst par vienu no daudziem, ja? Un tad tu pazaudē to savu. Bet, un Nike, piemēram, bija labs piemērs, pēdiņās labs piemērs, kas tik ļoti aizrāvās ar algoritmiem un digitālo mārketingu, ka viņi faktiski redzēja gan zīmola pētījumā, gan biznesa datos milzīgi lejupslīdi. Viņi aizmirst uz kādu laiku, kad emocionāls storytellings joprojām ir tas, ko vēlākie fani visvairāk gaida un kā to arī visvairāk var piesaistīt jaunas auditorijas. Nevis šīs ļoti taktiskās komunikācija aktivitātes. Ja. Tā kā jau viss dzīvē jābūt ir līdzsvarā tai intuīcijai un pārliecībai, kas stāv pāri komentāriem un pāri statistikai, un laiku pa laikam jāsazemējās ar to, kas no tā, ko tu šobrīd dari, vienkārši strādā labāk. Un iespējams, ka to var pagriezt skaļāk vai darīt drusku biežāk, un varbūt, ka tās lietas, kas, kas ilgstoši nedod efektu, varbūt, kad tad mazināt, ja nenogriezt pavisam. Vai tev ir kāds pēdējā laika piemērs, kur tu varbūt esi pie kaut kā vairāk piedomājis, vai tieši otrādi mazinājis? Mazāk pie kaut kā piedomājis. Tas strādā. Less is more. Kas ir pēdējā laikā? Pēdējā laikā ir bijušas vairākas filmas, kas ir gada sākumā bija koncerta filma, un veidojot traileri. Mums bija vairāk tādi momenti, kas tika ielikt iekšā, kur mēs saprotam, ka tas var nostrādāt, var kaut kādā veidā radīt to intrigu. Un tad mēģinājām to arī pie tā kā nostrādāt tā, lai tas nenospoilero. Lai nav atklātas visas kārtas. Kaut kādā ziņā. Vai pirmajās 3 sekundēs jūs ielikāt kaut ko diezgan... Krītošu čižiku. Nē, mēs neielikām, bet varējām. Jā, es saprotu. Šobrīd viss ir uz krītošiem, un tas, ko es vēl pamanu, ka vismaz manā burbulī, kas lec ārā, ka
ir zināms, ka dramaturģija veidojas uz konfliktu. Un šobrīd, es domāju, tas ir pirmais laikmets, ko es piedzīvoju, ka cilvēki pausto vienkārši savus privātos konfliktus tādā tiešā veidā. Skaidrs, ka tas arī bieži vien inscenēts, bet vismaz tas izskatās, ka vienkārši divi cilvēki par kaut ko strīdās un to ir cauri. Un tādu video ir tūkstošiem. Un tas ir man liekas, tāds milzīgs paradoks. Es nekad nebūtu pirms gadiem tur 11, 10 vai pat 5 iztēlojies, ka varētu būt tāda realitāte, kuras tā kā vienkārši cilvēks strīdās un viss, un nekā nav vairāk. Vēl ir tā patiesība, ka spēcīgi zīmoli, un es tev pieskaitu pie spēcīgi zīmoli, tu vari atļauties, tā teikt, vienkārši uzreiz sākt ar Gustavo piedāvā. Tu esi uzmanību nopelnījis. Savukārt netik spēcīgi vai jauni zīmoli, viņiem savā ziņā tas ir tiešām milzīgs izaicinājums. Vienkārši panāk, kad tu skrolējot tevi, tu pie tevis, atgriežas, ja? Vai atgriežas, vai apstājas. Jā. Jo cilvēki tiešām ir ārkārtīgi nepacietīgi, cilvēki tā kā tiešām ir bieži vien pat atkarīgi no tāda sociālmediju kontenta skrolēšanas un apstājās tikai tas, kas tiešām ir negaidīts, tur notiek kaut kādas ārprātīgas kaut kādas lietas. Un tad tu skaties, un beigās izrādās, ka nē, rekur tas zīmols, ko tu labi zināji, bet, rekur tev, bet tu esi ievilka ar kaut kādu āķīti. Ja? Tā kā, un atkal, tas nav nekas jauns, un tādā ziņā arī labas grāmatas, labas filmas bieži vien ir tas, ko dramaturģijā sauc par vertical take-off. Tu sāc ar kaut kādu lielu, negaidītu, dramaturģisku kaut kādu vai dramatisku tur. Tam nav jābūt kritienam obligāti. Kā Toms Krūss neiespējamajā misijā. Šie sākuma kadri ir tas, ko Andris minēja. Tas tā kaut kāda galējā. Katarse, tāda, kas uzreiz. Un tad tu skaties stundu, lai tu beidzot nonāktu līdz tam, jo tu gribi zināt, kas tad tur notika, kāpēc tas tur bija. Ja? Bet atkal šis ir viens no daudziem paņēmieniem, un atkal, ja visi darītu tikai šo, tad faktiski arī tas zaudētu efektivitāti. Tā kā būtībā tā ideja, ka katram ir jāmeklē savs ceļš. Ja? Tur nekā gudrāka nav. Jā. Zelta vārdi. Katram jāmeklē savs ceļš. Zelta vārdi noslēgumam. Man liekas, labs noslēgums. Andri. Katrs ejam savu ceļu. Jā. Andris Rubīns, aģentūra Magic un Gustavo, kura acīm redzot ir kaut kādi jaunumi, kurus mēs, protams, laika gaitā uzzināsim. Un kāpēc tieši tā ir grupas Fakta atgriešanās. Un tiekamies pavisam drīz jau ar nākamajiem ekspertiem. Tad notiks Magics un būs jauna vietas. Mēs esam atpakaļ studijā. Zaļā krāsa mums liek domāt par pavasara tuvumu. Un tādēļ man ir prieks, ka mūsu studijas ekspertu loku, proti kungus, jau ir nomainījušas dāmas. Un šeit ar mums studijā kopā ir Aija Auškāpa, Brainstorm management vadītāja. Sveiki. Un Latvijas Investīciju attīstības aģentūras zīmola vadītāja Laura Andrējeva. Sveiki. Sveika, Laura. Sveiki. Es gribu uzreiz sākt ar lielām lietām, lieli vārdi tomēr un lieli mērķi. Lieli mērķi galu galā. Un ar iepriekšējiem sarunu biedriem mēs varbūt mazāk runājam par to Latvijas vārdu nešanu ārā, bet man šķiet, ka šis ir brīnišķīgs laiks, kad tieši par to runāt. Ja mēs domājam par mūziķiem un grupām, kas ir nesušas Latvijas vārdu pasaulē, es domāju, ka vienos vārtos tā ir Prāta vētra, tas ir Brainstorm. Aija, tad, kad tu pievienojies grupai, kā tas, vai tev bija sajūta, ka šis ir tas, kas nesīs to Latvijas vārdu kaut kur plašāk? Kā varbūt tās patinam uz to pirmsākumiem? Un tad kā tas ir jau, līdz kam tas ir šobrīd novedis? Es pievienojos grupai tajā brīdī, kad viņi jau bija iznesuši jau ar Eirovīzijas palīdzību jau diezgan pamatīgi iznesuši Latvijas vārdu pasaulē. Pirmais starts
Latvijas pirmais starts Eirovīzijā, 3. vieta. Mēs braucām atpakaļ prāmi no Stokholmas, kapteinis mūs sveicināja pa skaļruni, cilvēki nāca klāt arī pušiem uz ielas. Vai cikot, Latvijas vārds bija jau nonācis starptautiskā arēnā. Un tad mans uzdevums kopā ar grupu bija kopš tā brīža turpināt šo ceļu, gan noturēt, gan nest plašāk tālāk vēl ārpus Stokholmas, ārpus Skandināvijas, ārpus Eirovīzijas, pēc iespējas vairāk un tālāk. Kā tas ir praksē? Kā tas notiek? Es domāju, ka jaunie mūziķi, kas arī klausās un kas varbūt tiešām sapņo vēl tikai par to, bet realitātē kā tas ir? Kas ir jādara, lai tas notiktu? Pirmkārt, jāuzraksta laba dziesma. Var izvēlēties, kādā valodā rakstīt. Mēs redzam daudzus piemērus, kad izdodas iekarot starptautisku tirgu arī ar savā valodā dziedātām dziesmām. Tas, protams, nav tā teikt, pārsvarā gadījumi, bet tādi gadījumi ir. Un ja mēs skatāmies, piemēram, uz to pašu Eiropas tirgu, kur mēs pieņemam, ka tas ir vienots tirgus, mūzikas industrijas izpratnē tas nav vienots tirgus. Tas ir ļoti sadrumstalots tirgus, kur katrā valstī vietējais produkts, vietējā valodā ir tas, ko klausās cilvēki, un lai viņš kļūtu starptautisks, viņam visdrīzāk ir jāpāriet uz angļu valodu, vai arī jāturpina dziedāt savā valodā, bet tad tur jābūt kaut kam īpašam, kā mēs redzam, tur piemēram Rammstein, Bjorka un tā tālāk, bet kas ir tādi unikāli un viens no katras valsts apmēram. Bet tātad pirmais ir dziesma, un tālāk jau tad ir tehnikas jautājums, bet, protams, tie ir kontakti, tas ir finansējums, tas ir atbalsts gan no valsts, gan ne no valsts, privāti un pašu mūziķu ieguldījums. Un trešā komponente ir veiksme un pareizais brīdis, bez kuras, diemžēl, neiztikt. Es gribēju mazu jautājumu par Prāta vētru un Eirovīziju. Proti, vai jūs atceraties, ka puišiem bija speciālie vārdi angļu valodā? Viņiem bija tāda tā kā alter ego. Jā, protams, jūs varat pastāstīt par to? Jā, 2000. gadā apmēram, tad, kad tika nolēmts, ka Prāta vētra dziedās arī angliski. Pirms tam jau bija dziesmas angliski, bet ka mēs mērķiecīgi virzīsimies arī uz tirgiem ārpus Latvijas. Tad, lai būtu ārzemju mūsu draugiem un partneriem vieglāk izrunāt vārdus, piemēram, Gundars Mauševits bija diezgan sarežģīti. Tagad mūsu hokejisti ir pieradinājuši un basketbolisti pie tā, ka var izrunāt arī Porzingijs un tā, bet tad mums likās, ka mums vajadzētu viņiem panākt pretī mazu tādu solīti. Un tika izdomāti vārdi. Un vārdi bija sekojoši. Tas varbūt būs skatītājiem konkursa jautājums, kurš ir kurš. Tātad mums bija Peter Scott Junior, tad mums Mike Minolta, Johnny U. White, Nick Williams Simon un Reinhard Kauper. Es domāju, tas pēdējais varbūt ir diezgan tā kā pašsaprotams, jā, bet šādi vārdi tika izdomāti. Tie tika arī pielietoti, iepazīstoties un stādot priekšā grupu vai stāstot par grupu. Un, piemēram, fotogrāfs Antons Korbīns, kurš, pat mēs ar viņu atkal fotografējāmies Barcelonā priekš jaunā albuma, viņš joprojām Kasparu uzrunā par Niku. Vai es izmuldējos? Nekas. Tev palika 3. Vēl 3 var minēt, jā. Jā, tie grūtākie palika. Nē, šis vispār īstenībā bija visgrūtākais, bet jā. Paši izdomāja vārdus. Jā, un tur īstenībā, ja tā iedziļinās tajos vārdos, tad ir pilnīgi skaidrs, ka kāpēc un kā tas vārds ir nācis, izņemot Nick Williams Simon, varbūt prasītos nedaudz paskaidrot par Peter Scott Junior. Man nav, es nezinu, nav mumiņa, kam pajautāt viņa, kā viņš nonāca, bet viņš bija ļoti pragmatisks cilvēks. Es pieļauju, viņš vienkārši izvēlējās viegli lasāmus, viegli atceramu, tādu, ko viegli atcerēties, tādu savu pseidonīmu. Bet, Simons un Garfunkels. Tieši tā, ļoti labi. Un Williams, kas mums būs? Māris? Nē, tas ir viens, Nick Williams Simon. Robijs? Nē, 2 punkti tavā labā. Un Nick? Backstreet Boys. Niks Kārters. Jā.
Niks, Mēs tur ir daudz vienkāršāk. Nik ir vienkārši no vārda nickname. Tas jau nav tik vienkārši. Jā, Tas nav vairs, tas jau ir bijis sarežģīts. Nu, man liekas, ģeniāli. Kaspars Roga, kā vienmēr, ir līmenī. Lūk, mēs atrisinājām mistēriju visi kopā. Tā patiešām bija, jā. Krista. Jā, Tom. Nu, droši vien tad ir jautājums, ko dara Lija šajā sakarā, vai nu varbūt ne gluži vārdu sakarā, bet kāda ir tā jūsu loma, lai tie mūsu zīmoli parādās, plašāk? Mūsu loma, kā lai viņi parādās plašāk, mūsu loma ir stāstīt, jebkur, kur mēs braucam un ejam par to, kas mēs esam. Mūsu loma ir rādīt mūsu veiksmes stāstus pasaulē. Mūsu loma bija ļoti liela loma, mēs spēlējām arī Straumes Oskara kampaņā. Mūsu loma ir tad, kad mēs ejam pie investoru, mēs viņam stāstam, kas mēs esam, kāda ir mūsu kultūra, kur mēs dzīvojam un ko viņi var sagaidīt no mums. Ir ļoti, ļoti liela loma valsts tēlam un mūzikai arī ir ārkārtīgi liela loma valsts tēla, tā ir maigā vārā. Valsts tēla, tad, kad mēs domājam, tā nav tikai un vienīgi klasiskā mārketinga izpratnē zināšana, kas ir Latvija, bet tas ir vesels kopums. Un ļoti vienkāršot runājot, tad, kad tu aizver acis, kas ir tas, ko tu iedomājies, ko tu redzi par valsti, par vietu, par cilvēku, par produktu, es domāju, tieši tāpatās ir, un tā mēs varam noformēt, kas ir tas zīmols un kas ir valsts zīmols. Tā kā tas ir ārkārtīgi sarežģīts, ļoti interesants, ļoti daudzdimensiāls process, ko mēs gribam pateikt, bet pamatā mums ir uzdevums parādīt valsti, ko mēs spējam un kas mēs tādi esam un ko mēs darām pasaules labā. Un tas nav tikai vienīgi par investīciju piesaisti, par turismu, par tādām sektorālām aktivitātēm. Vai, pareizi sakot, kā mākslinieka tēlu papildina valsts tēls? Tad droši vien jautājums jums, kas ir tas, ko šajā gadījumā droši vien runāsim par Prātu vētru, vai atskatoties uz to pašu Eirovīzijas laiku, vai jau tagad, kas ir tās valsts tēla lietas, ko jūs nesat? Kā smalki saka, komponentes. Ko mēs ar saviem koncertiem nesam. Protams, mēs vispirmām kārtām demonstrējam savu identitāti, kas ir, mēs esam latvieši, mēs esam no Latvijas, un tas ir neizbēgami, to no mums nevar atraut, nevar atņemt. Mēs vienmēr arī to uzsveram, mēs to sakām. Mēs neesam Eiropas grupa, mēs esam grupa no Latvijas, tad mēs sakam plašākā mērogā, mēs reprezentējam arī pārstāvam Baltijas mērogu, mēs esam grupa no Baltijas. Mūsu koncertos biežs elements tieši skatītāju pārziņā un izpildījumā ir Latvijas karogs, kurš tiek kādā brīdī parādās virs skatītāju galvām, vai tas varbūt ir flashmobs ar Latvijas karodziņiem, zīmējumiem un tā tālāk. Mēs popularizējam, lai cik tas paradoksāli nebūtu, arī latviešu valodu citu tautību, citu valstu cilvēku vidū ir ļoti daudz. Mums ziņu un mums raksta cilvēki, kuri tieši mūsu dziesmas, Prātu vētras dziesmas, ir pamudinājuši viņus interesēties par Latviju, par valsti un mācīties latviešu valodu. Un, tā kā liekas, kādā sakarā, kāpēc, lai es gribētu mācīties latviešu valodu, kas ir tik sarežģīta. Bet jā, mūsu dziesmas tie pamudina cilvēkus uz šādu soli. Jā, es jau varu papildināt vai pielikt klātam, ka tā valsts tēla vai valsts kopumā, kā mēs pozicionējamies starptautiskā mūzika, ir viens no ātrākiem veidiem, kā mēs varam nonākt pie kāda sirdī, jo mūzika ir vienmēr emocionāla. Mūzika klausās tāpēc, ka patīk, nevis tāpēc, ka nepatīk. Tad tu jau esi pozitīvi noskaņos par to, ko tu klausies, un tas uzreiz reflektē par to, un tas ir tas, ko Aija saka, īstenībā, kas tie tādi ir interese. Jo man ir kaut kāda dziesma, kas man patīk, es esmu viennozīmīgi melomāns, es klausos mūziku katru dienu ļoti daudz, man dziesma patīk, man patīk skaņa, man patīk ritms, un valoda nāk tikai pēc tam.
Un tad, kad nāk valodas, par ko viņi dzied? Tad es skatos lirikus, no kurienes viņi ir. Viņi īstenībā no turienes. Es pat nevarēju iedomāties. Man bija viens mūziķis, kuru es klausījos ilgu laiku, viņam ir nenormāli sievišķīga balss. Man vienmēr licies, ka tā ir sieviete. Un tad es saku, es paskatīšos tekstus, es saku, paskatīšos to un to. Pēc un īstenībā tas ir Džeks no Kanādas. Viens pats, ar diviem. Viņam bija skandināvis skanējums, un viņam bija dāņu producents. Un unikāli viņam bija albums Woman, ja? Un man vienmēr likās, ka tā ir sieviete. Un īstenībā tad, kad tu sāc interesēties, tāpēc nav nozīmes ne valodai, nekām, pirms tu dzirdi mūziku, jo mūzika ir ārkārtīgi liels emocionāls ieguldījums. Un no valstā tas ir, man liekas, kā jūs minēju, mūsdienās visātrākais veids, kā mēs nonākam pie mūsu potenciālā klausītāja, jo mums ir tik daudz iespēju. Vairs nav vajadzīgs radio vai būt topā, lai tevi atskaņo, tev ir Spotify, tev ir algoritmi un dažādos veidos, kā tu vari piekļūt mūzikai. Varbūt iegriezīsim vēl tādu starptautisko prizmu, proti, ka ir šie starptautiskie nācijas zīmoli indeksi, kā piemēram, viens no tiem ir ar nosaukumu Anhalt Nation Brands Index, proti, kas skatās uz to, kāda sastāvdaļas to valsti kā zīmolu veido. Un, Laura, tu jau uzsvēri mūzikas nozīmi, kas ir emocionāla, kuru cilvēki klausās tāpēc, ka patīk, nevis tāpēc, ka nepatīk. Un inovācijas un radošums. Un liekas, ka inovācija un radošums jau nāk roku rokā, bet patiesībā mūziķiem tā ir viena no visgrūtāk sasniedzamajiem rezultātiem. Būt inovatīvam, būt radošam. Vai jūs kaut kā varat ar saviem resursiem viņiem palīdzēt šajā ziņā? Iedvesmot kaut kādu doto prožektoru? Es domāju, ka noteikti jā. Mums ir atsevišķi radošo inovāciju un radošo nozaru pārstāvniecību, kas tiešām strādā ar radošo industriju, bet ir vēl arī tāds radošums, inovācija un tas, kas nonāk otrā pusē, ir gatavs gala produkts. Un, manuprāt, ir jāveicina izpratne, ko nozīmē produkts mūzikā. Tas nav tikai mikrofons, vai tas nav tikai galā dziedātājs, bet lai tu mūziķis nonāktu uz skatuves, ir ārkārtīgi liels darbs, ir izdarīts, ir gaismas, kas mums šeit ir mikrofons, ir tērps, ir make-ups, ir menedžers, ir koncerts, ir nenormāli garš produktu cikls, lai vispār nonāk līdz tam. Un katrā no šiem posmiem ir nepieciešams kaut kāda veida atbalsts vai zināšanas, lai vispār kaut kur nonāktu. Latvijas Investīcijas aģentūra ekonomikas ministrijas pārziņā esoša institūcija. Mūsu galvenais uzdevums ir radošo un produktus eksportēt. Tāpēc, tad, kad mēs domājam par valsts tēlu un par indeksu, ko tu minēji, tur ir ļoti daudz jautājumu tajā vienā tavā lielajā jautājumā. Un valsts tēla indeksā, ko mēs redzam šajā gadā, ka mūs starptautiski atpazīst pēc mūsu kultūra mantojuma, kas ir heritage, jā, tas ir tas, ko mēs esam stāstījuši, tas ir tas, ko mūsu diplomāti ir runājuši, tas ir tas, par ko gan LIA, gan jebkura cita institūcija ārpus Latvijas runā. Kas mums pietrūkst? Mums pietrūkst mūsdienu kultūra. Tas iekļauj mūsdienu mūziku, ko mēs klausamies, mūsdienu mākslu, kas mums ir, mūsdienu kino un tā tālāk. Mums nepazīst ar mūsdienu kultūru. Un īstenībā mums ir reāli interesanti dzīve un kultūra vidi Latvijā. Un mēs esam mazi, bet mums ir ļoti daudz izstādes, mums ir ļoti daudz mūzikas. Mums, man liekas, mūziķi konkurē tā kā, nezinu, šokolādes tāfelītes Rīmī plauktā. Nenormāli daudz ir piedāvājums, ir ļoti liels, bet uz ārpus, tad, kad mēs skatāmies, mēs to neredzam. Mūs redz tikai to, kas ir mūsu kultūra mantojumā atstāts, tāpēc, ka par to mēs esam runājuši, par to runājuši mūsu prezidenti un tā tālāk. Tāpēc šajā, lai Latviju ieraudzītu no mūsdienu kultūras perspektīvas, iekļaujot arī mūziku, ir nepieciešams ļoti liels darbs mūsu diplomātiem, kas ir tiešais vēstnieks. Tad, kad mēs runājam ar ārēju partneri, ir turists, kas atbrauc, kurus saņem pietiekoši labu informāciju par to, kas pie mums notiek. Un tā tālāk un tā joprojām. Jo mums ir dinamiska dzīvesveids, mums ir ļoti daudz teātri, bet par to nezinu. Un kā mēs jau iepriekš runājām,
kad ir ļoti svarīgi, cik daudz turistu pie mums atbrauc. Viņi brauc uz koncertu vai uz ko. Pēc tam nākošais viņš atbrauc kā turists, viņš sāk domāt, varbūt es varētu šeit dzīvot, jo man šeit ļoti, ļoti patīk. Un tā ir, un mēs pēc pētījumiem arī redzam, tie, kuriem bija saskarsme ar Latviju, vai tās bijuši investīcijas, vai viņi nopirkuši mūsu produktus, vai viņi bijuši ciemos, vai viņi dzirdējuši mūsu mūziku, vai redzējuši mūsu mākslinieku, viņi iemīlās Latvijā, tāpēc, ka mums ir ļoti daudz ko dot. Un vēl viens ārkārtīgi būtisks aspekts ir celt mūsu iekšējo pašlepnumu pašiem par sevi, jo tad, kad tu aizbrauc uz ārzemēm un tu saki, un tāpēc, kas ir Latvija, pastāst par Latviju. Un tad, kas mēs esam? Rupmaize? Ja? Kas ir pirmais, kas nāk? Jo man nesen bija, tas nav, tā vienkārši ir. Un vai mēs paši varam paskatīties lepnumu uz to, kas mēs esam šodien? Vai mēs varam dzīvot mūsdienu vēsturē, nevis domāt par to, kas ir bijis 100 gadus atpakaļ, kam ir vieta sava, un es nemēģinu pateikt, ka tam nav vieta, tas mūs veido. Bet mēs runājot ar jauniešiem šobrīd, kuri mācās ārzemēs, viņi saka, ko man stāstīt par Latviju, kas ir tas, ko tu man vari pateikt, ko man pateikt, kas mēs esam. Un kas mēs esam, tas ir īstenībā lielais jautājums, vai mēs esam tauta, kas dzied, vai mēs esam mākslinieki, īstenībā mēs esam visi kopā, vesels miks ar to. Bet, ja kāds jautā, ko man pastāstīt par Latviju, tad jāsāk ar to, ka katram pašam šeit vietējam būtu jāsaprot, kas tad ir tā Latvija. Jā, precīzi. Jā. Un tad varēs pastāstīt pārējiem. Jā, tā arī ir. Kas mums to traucē noformulēt? Tas ir tiešām bez kaut kādas pedagoģiskas ironijas, bet tā stratēģiski, kas mums varētu traucēt? Traucēt varbūt nē, man liekas, tas, ko varētu pielikt, tas varētu būt tāda ģimenes un savu tāda mūsu iekšējā inteliģence, teiksim, tā arī, protams, tas saistās ar izglītību, ar tradīciju nodošanu, ar vērtību sistēmu, ar to, ka mēs savos mazajos kodoliņos, savās mazajās grupiņās to kopjam un to vairojam un strādājam pie tā, lai tā vērtību sistēma būtu nostiprinātos no mazas šūniņas sākot, un tad tas varēs augt uz āru, un tad mēs varēsim būt lepni par savu kopienu, par savu tautu un par savu valsti. Bet jāsāk ir ar to mazo šūniņu. Jā, precīzi, un elementāras lietas, es nesaku, ka tas visiem ir jādara, vai es savu bērnu vedu uz muzeju, vai es viņam stāstu, kā uzvesties muzejā. Tas veido viņu priekšstats par kultūru, vai viņš var paskatoties, nevis pieņemt, ka viņš ir pašsaprotams radies pats no sevis, līdzīgi kā dziesma ir galā, un tu domā, ka viņš viens pats iegājis, uzspēlēs, ierakstīs un ielicis rādžiņā un klausīties, un tā gluži nav. Bet vai, kad katrs moments, katra detaļa, ko mēs redzam apkārt, ir ārkārtīgi daudz cilvēku darbs. Un ka tas nav pats par sevi saprotams. Un man liekas, ja mēs novērtētu to, ko mēs darām šeit, šajā valstī, ne tikai no kultūras, jebkurā virzienā, tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Un tas nav viena diena, un ja mēs saviem bērniem un saviem līdzcilvēkiem varam pastāstīt, ka tas ir grupas cilvēku darbs, ar kaut kādu domu viņš līdzis konkrēto gleznojas tur to, vai tas vārds ir nācis tajā dziesmā tikai un vienīgi, tāpēc, ka ir tā doma apakšā kaut kāda. Tas ir arī vesels process, ja mēs skatāmies, vai ne, radoši. Un te mēs esam pie radošuma. Ja mēs varam izkodēt, iedot kodu radošumam vai pastāstīt īstenībā, ka tas nav gatavs gala produkts, bet ka tas ir kaut kāds ļoti garš process un ļoti intīms process katram māksliniekam atsevišķi, tā mēs varam to kādu empātiju veidot vienam pret otru un saprast, ka nekas nav pašsaprotam. Laura, tu pieminēji straumi. Vai nav tā gadījumā, ka Latvijas nacionālais, tā teikt, simbols šobrīd ir kaķis? Bišķiņ ir tas kaķis mums, jā, bišķiņ ir tas kaķis, jo redz, kā ir, lielākā daļa, ko Lijā dara, mēs tiekamies ar investoriem, mēs braucam uz izstādēm, kur mūsu uzņēmēji, mēs Lijā neražo preces, mēs atbalstam uzņēmējus, kuri eksportē savus preces, un mēs piesaistam investīcijas, un kur mūsu kolēģi brauc investori un runā un stāsta par Latviju, un skaidrs, kad ir ārkārtīgi svarīgi pastāstīt, ja mēs esam
Un ļoti, tā kā tu radi priekšstatu par to, kas tu esi, ja tu nedaudz tomēr pievelc to popkultūru klāt. Viņai ir nenormāli liela nozīme, ja? Jebko, ko tu mēģini pārdot. Tev uzreiz tas ir relevants, tu sajūti to zīmolu, tu atpazīsti viņu, tev liekas, ka tu viņu pazīsti. Tas ir uzticamības kredīts, tev ir daudz lielāks par tevi. Tad, protams, mēs stāstam par kaķi, mēs stāstam par to, par saviem klasiķiem, kas ir starptautiski zinām. Mēs stāstam par saviem māksliniekiem, kas ir starptautiski zinām. Mēs stāstam par jebko, ko mēs varam lepot. Mēs stāstam par mikrofoniem. Mūsu line-upā, mūsu inovācijās ir mikrofoni, kuros ir Lady Gaga un Metallica. Ja? Tāpēc, ka tas iedod viņiem, jā, pagaid, es taču viņu zinu, jā, īstumā viņi dzied ļoti labi. Viņi dzied tajā mikrofonā? Jā, pareizi. Un tādā veidā mēs caur tādu trīsstūri, ja tā var teikt, caur produktiem un mūsu inovācijām, ko mēs starptautiski ir atpazīstami, mēs stāstam arī savu tālāko mūsdienu stāstu par Latviju. Ja? Vēl viena lieta, kas man aizķērās, tu arī sacīji par koncertiem, ka atbrauc kāds no ārzemēm uz Latviju un aiziet uz koncertu. Tad droši vien jautājums Aijai. Bet tas tāds vairāk vispārīgi. Mēs varam padiskutēt un pafilozofēt. Pēdējos gados tomēr tie, teiksim, ja mēs runājam par lieliem vārdiem arī, kas brauc pie mums uzstāties, tomēr tās Baltijas valsts un mūsu kaimiņi tā teikt, dabū vairāk nekā mēs. Ar ko tas ir skaidrojams un kāpēc tā ir tavuprāt? Ar pieprasījumu un ar tirgus ietilpību. Tas ir vienīgais, kā tur nav daudz emociju tajā brīdī, kad tu sastādi savu tūres grafiku, kad to dara lielā booking aģentūra vai promoteris, ja viņš bezskaislīgi skatās uz skaitļiem. Cik kurā valstī dzīvo cilvēku, kāda ir šī konkrētā mākslinieka atpazīstamība un popularitāte šajā vietā. Tas tāpatās arī prāta vētra. Mēs nevaram aizbraukt. Mēs braucam uz 5 pilsētām. Mūsu tur tad ir Ventspils, Valmiera, Rīga, Jelgava un Daugavpils. Un nevelti tās ir tieši šīs pilsētas. Un mēs nebraucam uz Preļiem, jo tur ir 7000 maksimums ietilpīgs stadions. Tur ir, nav piemērots infrastruktūras, lai cilvēki varētu tur nakšņot, lai būtu visiem, kur paēst. Es tagad tikko slikti par Preļiem izteicos. Preļos ir ļoti forši. Mums bija koncerts Preļu stadionā pirms daudziem gadiem. Bija ļoti labs. Nebija ar Gustavo tas albums? Jā, kur bija tajos baltajos kostīmos un kur mums nepiepūtās bumba uz skatos. Un prezidents bija atbraucis koncertu, mēs stāvam ložā un priecīgi skatāmies, cik skaists koncerts, un es skatos, bumba nepūšās, bet viņai jāpūšās. Bet tas tik tā par Preļiem, bet jebkurā gadījumā tiek izvērtēts tas ekonomiskais potenciāls. Un skaidrs, ka uztaisīt viena liela mākslinieka koncerta visās 3 Baltijas valstīs vienkārši nepietiks skatītāji. Nevarēs pārdot pietiekami daudz biļešu, lai samaksātu, jo tie honorāri ir ļoti lieli un arī tehniskās izmaksas ir ļoti lielas. Attiecīgi tiek izdarīta izvēle. Un tad ir Tallinas Dziesmu svētku estrāde, kur ir lielāka ietilpība nekā Meža parka lielajā estrādē. Vingis parks Viļņā arī ir lielāka ietilpība. Lietuvā dzīvo vairāk cilvēku un attiecīgi savukārt Igaunijā ir cerība uz to, ka atbrauks vēl no Skandināvijas, no Somijas, no Zviedrijas skatītāji. Un mēs šeit esam pa vidu un mums tad, ja paveicās. Vai tas nozīmē, kamēr mums nebūs stadiona, tikmēr mums arī nebūs šo koncertu? Es nezinu, mums ir Daugavas stadions, vai ne? Mums vajag lielāku. To tā arī nevar tik viennozīmīgi pateikt, jo teiksim, 80,000 vietīgu stadionu, kāds ir, nezinu, visās lielajās Eiropas pilsētās, tādu šeit nav. Tas tad būs 1, 2 koncerti gadā. Es pat nezinu, 80,000 vietu, es nezinu, kam. Jūs nav pat izmitināti, kur, man liekas. Jā, nav. Tur jau tā lieta, jā. Siguldi. Tas ir tas, kas saka veseli. Tas ir atkal, tas visi mēs redzam, nav mums to lielo koncertu, baigi žēl, bet pasties, ko tikko pastāstīja, kas mums kādiem priekšnosacījumiem jābūt. Jā, piemēram, arī mūsu Liepājas koncerts, kas būs 26. gada jūlijā Liepājā, ir
par ko runā? Prāta vētra izsludina koncertu Liepājā un sāk pārdot biļetes. Vienalga, super, ļoti labi Maliča Prāta vētra, bet Liepājā viesnīcu cenas 600 eiro par nakti, Airbnb par dzīvoklīti. Nu, tas ir tas, kur mēs nonākam. Ja? Un mēs runājam ar Liepājas pilsētu. Saka, jā, nu varbūt jums labi iet, jūs varat pārdot 26,000 biļetes. Super, varbūt jūs gribētu lielāku vietu. Mēs jums varētu piedāvāt karostas teritorijā. Ir liels skaists laukums pie jūras, kur varētu vēl vairāk cilvēkus uzņemt. Jā, bet sakiet, kur viņiem palikt? Ko viņiem ēst un kā viņiem piebraukt? Kā viņiem atbraukt un kā viņiem aizbraukt no turienes. Tur ir, tad, kad beidzas Prāta vētras koncerts, sastrēgums ir līdz Rīgai, pēc tam tu vienkārši brauc uz 70 dziedādams, un tāpēc mēs parasti mēģinām nodrošināt sadarbībā ar kādu no radiostacijām Prāta vētras kanālu, lai cilvēki var turpināt dziedāt. Bet jā, tas ir tas, ar ko, tas nav tikai vienkārši Prāta vētras koncerts Liepājā. Tas ir vesels notikumu un kopums, jā. Un tā ir pieredze galā, kas ir pēdējais, ar ko tu atbrauc mājā. Vai tu esi dusmīgs, tāpēc, ka tu esi izmircis teltī, vai tu esi nostāvējis 4 stundas korķī, labi, forši, ka radio, tas ir labi. Bet tā ir pieredze. Galā tev atkal, es pat tām sajūtām, jo man liekas, mūsdienās tas sajūtas baigi nāk atpakaļ. Nu jā, jo tas ir jebkurā gadījumā. Mums tāpat kā jebkuram ražotājiem, arī uzņēmumam, mums ir mūsu galvenais uzdevums ir šis slavenais atkārtotais pirkums. Tātad, lai mēs varētu izdzīvot tāpat kā jebkurš ūdens ražotājs vai piena ražotājs, mums ir svarīgi, lai cilvēks grib atkārtot šo te pirkumu, lai viņš grib atkārtot klausīties vēlreiz to dziesmu, lai viņš vēlreiz grib atnākt uz Prāta vētras koncertu, lai viņš vēlreiz grib nopirkt mūsu saražotos kreklus, nevis vienreiz izmazgāt un saprast, ka, kas tas tāds, un izmest, ja? Un par to ir jādomā, un tas te darbojas tie paši uzņēmēja darbības principi, tāpat kā pie citiem. Jā, tas ir tā kā tu solīt, un mēs nevaram solīt, tā kā brauc uz Latviju, mēs tev tur nodrošinām tu tur būsi, tas tev būs, tu tur būs. Bet, mums jābūt ļoti reāli, mums ir ko piedāvāt, bet tam solījumam jābūt reālam, mēs nevaram likt cilvēkiem vilties. Mums svarīgi, piemēram, katrs turists, kas atbrauc, katrs, kas padomā par mums super svarīgi, tāpēc, ka kopā mēs veidojam bildi. Un kā es saku, ka līdz ko ir pieredze cilvēkiem ar latviešiem, jebkurā nozarē, jebkurā jomā ir ļoti labi, tāpēc, ka mēs domājam, mēs esam perfekcionisti, mēs esam skrupulozi, mēs ļoti nopietni pieejam savam darbam un atbildībai par to. Dažreiz varbūt pat daudz, bet kopumā jā. Vienīgais, ko mēs nevaram ietekmēt, ir laikapstākļi, bet tos tad mums vajadzētu, tie kaut kā jāiesmērē. Jā, tie ir, jā. To, ka jā, un īstenībā labs punkts ir, mums šogad bija diskusija par tiem laikapstākļiem, un Francijā viss ir karš, mums bija perfekta vasara priekš tiem, kam bija tas karstuma viļņi, jā, mums kolēģi saka, ārpēc cik karsts, mēs nevaram iziet uz ielas. Un te ir tāds ātrs mārketings, varbūt kaut kādā brīdī, ka tu vari tos dienvidu turistus uzaicināt pie mums dzīvot. Jums ir brīvas pludmales, mums nekā nav. Atvēsināties. Jā. Jā, bet tad jums ir, es nezinu, vai Lijā gadījumā tas ir iespējams, jo tur ir ārkārtīgi jābūt fleksiblam un jāspēj ātri reaģēt uz to notikumu un tā reklāmu. Tas ir izaicinājums, protams, bet tur ir tam jābūt reaktīvam ļoti, jā. Situācijā. Sadarbībā ar Air Baltica. Jā. Biļešu akcija, brauc atvēsinies. Tas ir plānošanas jautājums, es domāju. Tas ir plānošanas jautājums, jo heatwave, es atvainojos par anglicismu, bet karstuma viļņi, viņi mums ir katru gadu, un viņi nemainīsies. Ne jau mums, viņiem tur. Mums Eiropā, es domāju. Mums cilvēcē katru gadu. Tā, jā. Apaļojamies. Es domāju, ka jā, mēs esam nonākuši jau pie runām par jūru un siltumu. Laikapstākļiem. Un laikapstākļiem. Redzu, kā es staigāju pa jūru. Tas jau ir simbols, ka mēs varam apaļoties. Un jā, šī ideja par to, ka mums katram vajadzētu būt šim Latvijas stāstam sevi, lai mēs to varam pastāstīt citiem. Jā, laikam tas ir pat svarīgāk nekā tā pirmajā uzmetienā varētu likties, jo
Mēs katrs esam Latvijas zīmols būtībā. Jā, tas ir ļoti svarīgi. Un, man bija tā iespēja būt pagājušajā mēnesī Londonā starptautisko valstu nāciju zīmolu konferencē. Un viens un katrs atsevišķi gan Zviedrija, gan Kanāda, gan Katāra, jebkura valsts, kas runā, viņa saka, ka pirmais ir tavs iedzīvotājs. Tas ir tas, ko tu domā pats par sevi. Tas ir tas, ko es domāju mājās par sevi, ko es domāju par ģimeni, kāda ir mana kultūra. Tas ir tas, kā es stāstu par savu valstu Latvijā. Jo tad, kad man bija 21 gads un es biju apmaiņas students Amerikā, es aizvedu maizi. Tāpēc, ka man likās, tas ir tas mūsu stāsts. Bet ir pagājuši jau vēl 20 gadi. Un mums īstenībā ir daudz ko citu, ko parādīt, vai ne? Bet mēs vēl joprojām runājam par maizi, kas mums ir ļoti svarīgi. Jā, katram tas mums ir, tā ir mūsu lielā vērtība, bet mums ir jāaudzē sevi iekšējais pašlikums valsts, un mums jāierauga to, ka mums ir daudz vairāk nekā tikai tas, ko mēs esam mācījušies par mūsu vēsturi. Un tam ir ļoti liela nozīme. Un tā ir tā modernā kultūra, modernā mūsdienu vēsture, kur mums bišķiņi ir. Mēs bišķiņi jāpavelkās bišķi uz priekšu. Jā, mēs šajā ziņā darām, ko varam. Mēs ejam rokrokā ar maizi. Prāt vētru klausās 164 valstīs pēc Spotify datiem. Tā kā strādājam. Malači. Novēlam laikam visiem tādus panākumus un nesam to Latvijas vārdu pasaulē. Aija Auškāpa un Laura Andrejeva, paldies jums par dalību un stāstiem. Un paldies tev, Krista, Paldies tev, par dalību un stāstiem arī. Paldies, Paldies, ka uzaicinājāt. Jā, paldies skatītājiem, klausītājiem un uz tikšanos nākamajā reizē. Tā.